Visiem labdien, kolēģiem, sveiki, Līga, jā. 3:00 ir precīzi, es domāju, ka mēs varbūt varam sākt tā, lai neizskavētu jūs, kolēģi, un tad, lai mēs varētu arī secīgi iet uz priekšu. Sveicināti visiem, labdien, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, mūsu kolēģi. Ir patiesi liels prieks šodien šeit jūs redzēt. Mani sauc Alisa Devietājeva. Es pārstāvu Valsts izglītības attīstības aģentūras komunikācijas un programmu publicitātes nodaļu. Un esmu atbildīga arī par tieši Skills Latvija konkursa komunikācijas jautājumiem. Un šodien mēs tā ļoti īsi parunāsim tieši par pusfināliem, par Skills Latviju 2026 pusfināliem. Bet pirms tam daži mazi paziņojumi. Un pirmais ir tāds, ka mēs veiksim ierakstu šim semināram, lai tad tas paliktu arī jums, un mēs nosūtītu kolēģiem, kas varbūt nevarēja šodien piedalīties, bet, lai varētu atskatīties. Un otrs arī tas, ka mums šodien ar mani kopā ir kolēģi no Skills Latvija nodaļas, Līga Stepāna un Jānis Veinbergs. Tad, ja ir kaut kādi jautājumi, varbūt, kas skar pusfinālus vai ne tādas tehniskas lietas, tad domāju, ka kolēģi noteikti varēs atbildēt jums. Un tad es padalīšos ar prezentāciju, un tad mēs droši varam arī sākt. Tā, jā, es ceru, ka viss ir redzams. Viss ir redzams. Tā, Līga, tu varētu apstiprināt, ja, kolēģi? Ja? Paldies, jās. Jā, es sekošu līdz tiem, kas pievienojās. Kas mums pievienojas, jā, super, paldies, jās. Jā, kolēģi, tad es skatījos, kas mums šodien ir reģistrējies mūsu semināram, un ir daudzi cilvēki, kas ar mums jau ir no gada uz gadu, bet ir arī jauni kolēģi, un tāpēc šodienas mūsu dienas kārtība būtu tāda, kad mēs ļoti īsi un ātri parunātu par to, kas vispār ir Skills Latvija, tā teikt, iezīmētu, ja, kas tas ir. Un runāt arī par Skills Latvija konkursa gan komunikācijas kanāliem, gan izstrādāto vizuālo identitāti, gan arī par to, kādi materiāli ir izstrādāti tieši priekš pusfināliem, un tad kādas aktivitātes mēs no savas puses ieplānojuši un kādas ir tās komunikācijas iespējas. Un sāksim, jā, varbūt īsi ar to, kas vispār ir Skills Latvija. Un, jā, ziniet, domājot par šo vārdu Skills Latvija, nāk prātā, mums vismaz noteikti ir daudz dažādu definējumu, bet, mēs esam nonākuši jā līdz tam, ka tas ir gada vērienīgākais pasākums profesionāla izglītībā. Ja mēs to, tā teikt, skatāmies Latvijas kontekstā, kas savukārt sastāv no divām tādām lielām komponentēm, kur pirmais ir tieši tas nacionālā līmeņa, jeb nacionālais jauno profesionāla meistarības konkurss, un otra ir tās visas aktivitātes, kas ir domātas pasākuma, kas ir fināls maijā, apmeklētājiem. Bet tieši tas konkurss, kas ir nacionālais konkurss, ir tas pamats šim visam. Un konkursi tiek organizēti jau kopš 2017. gada, tad šis gads būs jau 9. reize, kad notiks pusfināla, pēc tam arī fināls, un nākamgad būs jau mums pirmais tāds jubilejas, pirmā jubileja 10 gadi. Un runāt par tādu vispārīgu mērķi, jāsaka, ka tas mērķis kopumā ir popularizēt profesionālu izglītību, kā tādu vērtību apzinātas karjeras virziena izvēlēs skolēniem. Tad lai jaunieši apsver šo virzienu, un šis konkurss ir tā doma, ka jaunieši, kas ir profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, viņi demonstrē savu prasmju izcilību, viņi tiekas pēc prasmju izcilības, viņi sacenšas savā starpā, viņi iegūst to Latvijas labākā jaunā profesionālā titulu savā tajā profesija, prasmju konkursā, un viņi arī pēc tam, viņam paveras tās plašākas iespējas, jo svarīgi ir pieminēt to, ka Skills Latvija ir daļa no lielas Skills kopienas, un tajā, kā jūs redzat, mēs piedalāmies jau kopš 2010. gada un 2011. gada, tad jaunieši, kas piedalās nacionālajā konkursā, viņiem ir tiesības pretendēt uz dalību Eiropas līmeņa konkursā un pasaules līmeņa konkursā, un tie konkursi savā starpā mijas katru otru gadu, un šogad, piemēram, būs World Skills konkurss Šanhajā. Un kopumā, jā, tā doma, ka es jau minēju, ir visā pasaulē veicināt profesionālās izglītības un apmācību prestižu, sadarboties ar jauniešiem, ar nozarēm, lai sagatavotu to darba spēku, nākotnes darba spēku, rītdienas izaicinājumiem. Tāpēc, Skills Latvija ir kaut kas patiešām ļoti tāds īpašs un liels. Un kas vēl svarīgi ir pieminēt to, ka Latvijā
Valsts izglītības attīstības aģentūra ir vienīgā iestāde, kas īsteno šo, vai tā kā pārstāv šo dalību mūsu tajās organizācijās. Ja? Tāpēc, jā, VIA, Valsts izglītības attīstības aģentūra, mēs esam tie, kas tad šo konkursu un visu, kas saistīts ar to, īstenam par to atbildam. Īsumā par Skills Latviju, par to konkursu, ja vispār kā mēs komunicējam par to, ko tas nozīmē, kur varbūt saskatīt informāciju. Un, jā, pirmais ir tas, ka mēs esam daļa, kā es jau minēju, ja, tad šo Skills Latviju konkursus īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, un tās mājaslapā var atrast informāciju par Skills konkursiem. Diemžēl vēl pašlaik nav mums savas mājaslapas, bet, teiksim tā, ceram varbūt, ka kādā nākotnē tā būs, bet pašā centrālajā galvenajā lapā ieejot via.gov.lv var redzēt, ir Skills konkursi, un tad tur tieši ir minēta informācija par nacionālo konkursu, kas ir Skills Latvija, par Euroskills, WorldSkills, un tur var redzēt, kā mums veicas nacionāla līmenī un visos pārējos līmeņos. Un turpat arī tāds neliels atgādinājums ir informācija par prasmju konkursu uzdevumiem, jo mēs zinām, ka šeit mums ir daudz arī ir skolotāji arī, un tad tieši šajā mapē, kas gan aizved uz Google Drive, bet tur atrodas visi, kas mums ir pieejami darba uzdevumi no nacionālajiem konkursiem, nacionālajiem starptautiskiem konkursiem, dažādos prasmju konkursos. Un tāpēc ļoti, ļoti iesakam tur ieskatīties, lai palīdzētu jauniešiem sagatavoties konkursam, lai gatavotos uzdevumiem un startētu pusfinālos, finālos un arī tālāk. Tas tāds, jā, neliels atgādinājums. Sociāla mēdija noteikti ir ļoti, protams, svarīga, neatņemama, teiksim, tā sastāvdaļa. Mums ir Facebook konts, mums ir Instagrams, kur mēs aktīvi cenšamies komunicēt par to, kas notiek konkursa laikā, kas notiek pasākumu laikā, kaut kādas intervijas, fotoreportāžas, videoreportāžas, sagatavošanas process, lai patiešām iespējami plašāk sabiedrība zinātu, kas ir Skills Latvija un vispār kādas iespējas tā dalība tajā dod jauniešiem. Mums, diemžēl, nav TikTok konta dažādu apsvērumu dēļ, ierobežojumu, drīzāk teiktu dēļ, bet jā, esam šeit. Un ir mums arī VIA Flickr konts, nav gan atsevišķi Skills Latvija, bet ir tāds liels konts, kur mēs, kā piemēram šeit var redzēt, publicējam no visiem pasaukumiem, kas saistīti ar Skills konkursiem, galerijas, kur pēc tam tālāk tad arī izmantojam, un šeit arī turpat ir arī no pusfināliem galerijas un no fināliem, jā, šeit viss mums notiek. Par to, kas vispār ir tā zīmola, varam tā teikt, Skills Latvija, tāda vizuāla identitāte, kādi ir tie elementi, tad gribētu nedaudz arī izrunāt, jā, un varbūt sākt ar to, kad vispār, jā, tas galvenais mērķis gan šim semināram, gan vispār mūsu tiem izstrādātiem materiāliem ir tāds, lai mēs nodrošinātu to vienotu komunikācijas, to vizuālo stilu un to vēstījumu, tā teikt, cauri visiem mūsu sadarbības partneriem, tāpēc, ka to ir diezgan daudz, jo no konkursa puses mums ir profesionāls izglītības iestāžu pārstāvji, kas nodrošina savus audzēkņus, kas palīdz mums organizēt tos prasmju konkursus, un tāpat laikā mums arī ir vispār izglītojušas skolas, kas nāk apmeklēt šo pasākumu, un tad mēs vēlētos, lai tā komunikācija, lai tas zīmols, kas Latvija tiktu maksimāli plaši atpazīsts Latvijā, un tāpēc tās vienotās vadlīnijas un tie izstrādātie materiāli, tas mērķis ir to veicināt un palīdzēt. Un tāpēc, jā, mēs ļoti priecātos un ļoti aicinātu jūs izmantot tieši mūsu tos izstrādātos materiālus, vai mēs varam tos pielāgot, vai izstrādāt kaut ko citu, kas nepieciešams, lai veicinātu to zīmola atpazīstamību, jā, un īstenībā ne tikai to, bet arī, lai tas veicams, Skills Latvija apmeklētība, tā lielā, kas ir maijā notiek tas pasākums, tā apmeklētību, jo tas patiešām ir grandios pasākums, lielākais attiecībos profesionālu izglītību, un tad, tie skolēni, kas nāk, kas tad apsver, piemēram, to profesionālas izglītības ceļu, tad, lai viņi zinātu, un tas attiecīgi arī palīdzēs veicināt profesionālas izglītības prestižu. Ja? Tad tas viss kopēji saistīts. Un te tādam ieskatam dažas bildes no mūsu, kas ir fināli, bet arī no pusfināla mums ir. Bet, jā, tad te var redzēt, kad
tas nacionālais konkurss tiek integrēts tādā plašākajā, lielākajā pasākumā, un tad tur notiek gan tie prasmju konkursi, gan arī aktivitātes skolēniem, apbalvošana, dažādas aktivitātes, profesionāls izglītības iestāžu izstāde, un tad tas viss kopā. Bet tas nākamais līmenis ir tieši tas Eiropas līmenis un pasaules līmenis, kur arī ir tikpat svarīgi, lai par Skills Latviju, par Latviju zinātu, kad mēs pārstāvam sevi tādā augstā līmenī, jo, kā mēs jau visu laiku sakam, bet tā tas arī ir, ja sportistiem ir olimpiskās spēles, un tas ir tā augstākā latiņa, kur tiekties, tad mums ir profesionāls izglītības nozarē ir tieši skills konkursi, tāpēc, ka tas ir vairāk nekā jaunieši varbūt tā kā, var apgūt savā ikdienas līmenī, tā ir tā tieksme uz izcilību, un tāpēc mēs arī, tāpēc mēs uzskatām, ka tad dalība šajā vispār skills kustībā un arī jauniešiem, kas piedalās pusfinālos, finālos un ir tālāk izaicina sevi, tad tas ir tiešām tāds, pierādījums viņu prasmu zināšanu tādai ļoti augstai klasē un līmenim. Jā, un tad Skills Latvija, tad tas zīmols, mums tas, kas paliek nemainīgs no gadu uz gadu, ir mūsu logo. Tas ir pieejams vairākos variantos, vairākās krāsās, bet, pamats ir balts un sarkans, kas arī atkal saistās ar mūsu valsts karogas krāsu, un tas ir, tas, kas paliek, un ko mēs arī aicinām izmantot, varbūt jūsu kaut kādā komunikācijā, un arī, attiecīgi, tas ir kaut kas nemainās, un tikpat labi arī sauklis, kas ir uzvara darītājs, kas parāda to, ka tie cilvēki, kas izaicina sevi, kas iet to ceļu, kas dara, viņi jau ir uzvarētāji. Ja? Un tāpēc tas mums attiecībā uz to konkursu, uz pusfināliem, fināliem paliek arī nemainīgs. Un, tad kā mēs izmantojam šos visus elementus izstrādātajos materiālos? Tad, šeit jāsaka, ka šie materiāli ir attiecami tieši uz pusfināliem, tāpēc, kad fināliem mums tur būs nedaudz cita tā vizuāla identitāte, un tur būs arī plašāka komunikācijas kampaņa, bet mēs uzskatām, ka pusfinālā arī ir ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi, jo tas liels konkurss sastāv no tiem diviem posmiem, kas pirmais ir tie pusfināli, kas notiek tagad līdz februāra beigām, un tad tas lielā tā kulminācija ir maija pasākums, kur ir tas fināls un arī attiecīgi viss tas lielais Skills Latvija pasākums. Un, lai nodrošinātu to publicitāti, to komunikāciju, tad mēs esam izstrādājuši vairākus materiālus, un pirmais ir tas centrālais plakāts, par to, ka vispār notiek tie pusfināli. Un tas ir būs pieejams vairākos formātos, un to varbūt, to patiešām var izmantot gan ievietošanā mājaslapās, gan sociālos tīklos, Facebook ādiņa, un teiksim tā, plašāk informējot par to, kad vispār tāda pusfināla notiek, jo mums ir profesionāls izglītības iestādes, kas piedalās ar saviem audzēkņiem, ir tās arī, kas piedalās ar audzēkņiem un arī paši organizē pusfinālu, kur notiek tie pusfināli, un tāpēc arī ir tie dažādi formāti. Un šādi, izskatās mūsu tas centrālais tieši pusfinālu plakāts, kas, jāsaka tā, gan izskatās diezgan līdzīgi, kā ir iepriekšgad, bet tas ir tā ar nodomu, lai veicinātu to atpazīstamību, tā zīmola atpazīstamību, un ir tās krāsas, bet nedaudz atsveicinot ar kaut kādām citām formām un elementiem, bet ideja paliek līdzīga. Un šeit ir šī centrālā plakāta tāda atveidojuma, kas ir drukājums A4 plakāts, forma, tas makets sociālajiem mēdījiem, Facebookam, Instagramam, un arī tas Facebook cover, tā ādiņa, kas tiek ievietot augšā. Bet kas visdrīzāk būs, varbūt jums vairāk tāds, jums attiecināms ir tieši katram prasmju konkursam domātie šabloni. Un to arī mēs cenšamies veidot dažādus un daudzus tos maketus, un tad būs pieejams makets mājaslapām, sociālajiem mēdījiem, dažādos formātos, arī tas tā ādiņa, kas ir augšā, un arī storijiem, jeb tiem stāstiem, ko mēs liekam sociālos mēdījos.
Un te arī, jā, svarīgi ir pateikt, ir tas, ka tie maketi, kas būs jums nodoti, viņi nebūs redigējumi tādā ziņā, ka liels lūgums viņus izmantot, te var arī redzēt, tādā formātā un formā, kādi tie ir, jo tas arī nodrošina to kopēju publicitāti, jo mēs kā VIA savos kanālos publicēsim šo visu, un tad tas notiks arī jūsu komunikācijas kanāls, tad tas nodrošinās to plašāko to publicitāti šim visam. Bet šeit ir pirmajam prasmju konkursam, kas ir krāsošana dekoratīva apdare. Tad arī ļoti līdzīgi, ka ir bijis, bet nedaudz ar citām krāsām, lai tā svaigāk, kaut kas tāds nedaudz tāds jauns kaut kas, bet idejiski, jā, tad dažādi formāti, ko tad varēs lejuplādēt un ievietot. Un būs arī tukši šabloni. Šogad gan jāsaka, pašlaik ir izaicinājums tur ar tām piekļuvas tiesībām, bet ideja ir tāda, ka ir šabloni, kurus tad var arī papildināt ar tieši jums aktuālu informāciju. Piemēram, tur varbūt kaut kādi citāti, varbūt informācija par dalībniekiem, par finālistiem, kas, tad šiem būs piekļuva, iespēja redigēt, papildināt ar jums svarīgo informāciju. Un kas ir svarīgi, ir tas, ka tāpat kā iepriekšgad, bet es gan gribētu ar jums varbūt nedaudz aprunāties, bet ideja ir tāda, ka ir tas galvenais makets, tas galvenais dizains, un tad tā ideja ir tāda, ka jums būs tā saita, kuru vajadzēs tā kā atvert un veidot, jums veidosies sava kopija, kur jūs varēsiet, vai nu vienkārši tad lejuplādēt, saglabāt un izmantot, vai nu arī, ja tas ir tukšs makets, papildināt. Bet ideja ir tāda, ka vajadzētu būt, es ceru, ka strādās tieši tā poga, kad veidot, bet izmantot šī maketa, tā teikt, kopija, ka viņš piedāvā nevis redigēt to galveno, bet izmantot tās kopijas. Un šeit ir daži piemēri, un te uzreiz es gribētu pateikt, patiešām kaut jums liels paldies. Es centos sekot līdzi, kas bija 25. gada pusfināli. Patiešām ļoti daudz un plaši bija izmantoti šie maketi un redzēju daudz informācijas mājaslapās par to, ka mums notiks tas pusfināls, piemēram, kad mūsu jaunieši piedalās vai ka viņi ir, piemēram, vinējuši, tur ieguvuši iespēju piedalīties finālā, vai, piemēram, kā apakšā redzams ir tāds, jau no aizpagājušā gada, bet, piemēram, tur informācija par jauniešiem, kas piedalās, par konkursantiem, ādeņas arī bija augšā izmantotas, un patiešām liels paldies, ka jūs to darāt, un ļoti aicinu darīt to arī turpmāk, un tāpēc, ka tas arī parāda, cik plaši mēs esam, un vispār gan tiem jauniešiem, kas piedalās kā konkursanti, gan īstenībā arī tiem, kas varbūt apsver un domā, vajag, vai man to vai nevajag, vai tur vajag sevi izaicināt. Mēs patiešām meklējam tos, kas, tad tie, kas pie tādas izcelības, vēlas iegūt kaut ko vairāk, to pieredzi, tās prasmes, un tāpēc, tā informēšana, reklamēšana ir ļoti svarīga. Un te tā īsumā par to, ko mēs no savas VIA puses plānojam īstenot, kādas komunikācijas aktivitātes, un tad te vēlreiz varbūt tāds atgādinājums, par to, ka tas ir attiecināms tikai uz pusfinālu, jo finālā, kas ir fināls, kas ir tiek integrēts tādā lielākajā Skills Latvija pasākumā, tur būs kampaņa, komunikācijas kampaņa, krietni plašāka, tur mēs arī iesaistīsim tādu plašu komunikāciju tieši ar pamatskolām, lai tad veicinātu tos apmeklējumus, tos jauniešus, lai viņi nāk un piedalās arī tajās aktivitātēs, ko mēs viņam piedāvāsim. Tā kā šis ir attiecams tikai uz pusfināliem, bet tad sabiedriskās attiecības, tāpat kā iepriekšgad, būs burtiski nākamās nedēļas sākuma pirmdien vēlākais būs pirmā preses relīze, tad kopējā par to, kad vispār notiks tie pusfināli un kādās iestādēs un kādos prasmju konkursos. Un tad, attiecīgi, kad būs gatavi tie rezultāti, tad mēs informēsim par tiem un arī publicēsim, gatavosim preses relīzi par katru prasmju konkursu. Un
Attiecīgi arī notiek komunikācija sociālos mēdījos, tad visi tie mūsu pieminētie, manis pieminētie komunikācijas kanāli. Mums parasti ir tā, ka ir pirmais tāds, pirmā ziņa par to, ka notiks pusfināls, tad ir galerija, ko sūtat jūs mums, un par to arī ļoti liels paldies, un arī pēc tam ir tās tie storija, tie stāsti, un pēc tam rezultāti mēs tos publicējam, un tas patiešām, palīdz iespējami plaši pastāstīt par mūsu to pasākumu. Jā, un kaut kādas ir iespēja robežas proaktīvas mediju attiecības un informatīvie materiāli. Un, jā, mēs tā ļoti raiti ejam uz priekšu, un tad par plānotām un iespējamām komunikācijas tādām aktivitātēm varbūt no jūsu puses, ko mēs arī ļoti aicinātu, un ko jūs jau darāt, un ļoti aicinām arī turpināt. Tad jā, publicēt jūsu mājaslapās mūsu sagatavotās ziņas un preses relīzes. Un es gribētu pateikt, jā, kad pēc šī semināra mēs visiem reģistrētiem dalībniekiem nosūtīsim saiti uz Google Drive mapi, kur būs gan šie visi, tur būs saites uz maketiem, lai varētu tos lejuplādēt, gan arī būs mape ar preses relīzēm, un būs atsevišķi arī mape Skills Latvijas zīmols, kur būs logo un tas auklis, ja, lai viss būtu korekti, lai būtu pieejami tie materiāli. Jā, tāpēc mēs aicinām izmantot savos komunikācijas kanālos, mājaslapā, vai, piemēram, tajā pašā Instagramā, Facebookā tos maketus un to informāciju. Un kas īstenībā ir ļoti, ļoti svarīgi, un ko jūs darat, un ko mēs vēlreiz ļoti gribētu aicināt jūs darīt, ir atzīmēt Skills Latviju kontu. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka, diemžēl, mēs iespēju ierobežot, varbūt resursu dēļ nevaram varbūt tik ļoti katrā prasmju konkursu vai izsekot līdzi visiem tiem konkursantiem, kas piedalās, bet ja jūs mūs atzīmēt, ja tagojat, tad es varu pārpublicēt tos visus stāstus, to storijus, kādas ierakstus, un tas patiešām paver to plašo to ainu, ja, tad, kas notiek, ja, kā jaunieši gatavojas, kā viņiem veicas tajā konkursā, kā jūs gatavojaties, ja, varbūt kā tie pedagogi, kā viņi vērtē, ja, kā notiek tur apbalvošana, arī pēc pusfināliem, jā, varbūt, tad kā jaunieši tur, jā, varbūt, ka viņus kaut kā tur apbalvo, jā, es zinu, ka pēc fināliem noteikti daudz tā notiek, kad notiek, tā gada labāko audzēkņu apbalvošana, tad tur arī noteikti lūdzu tagojiet mūsu Skills Latviju, lai mēs varētu, tālāk to pārpublicēt un patiešām lepoties ar mūsu jauniešiem, kas, ir īsti profesionāli savā darbā un savā lietā, un, kas ir tāds, varētu būt tāds iedvesmojošs piemērs visiem pārējiem. Tāpēc, jā, liels lūgums, Skills Latvija ir mūsu konts, principā visos sociālos mēdījos, un, jā, dalība, tas ir dalītas ar mums ar bildēm un video, un arī no pusfināliem arī ir ļoti, ļoti svarīgi, un paldies, ka jūs to darāt. Es zinu, kad iepriekšgad sūtīja Līgai, kolēģi Līgai, Stepanai un arī man, un tad kā jums ērtāk, bet jā, liels paldies par to, ka jūs to darāt, un arī šogad būtu ļoti, ļoti jauki, jo mēs liekam tajā Via Flickr kontā noteikti atzīmēm arī fotogrāfu un to izglītības iestādi, kur tas notika, un tad mums tās galerijas, mēs pēc tam ar tām dalāmies, un tas viss aiziet tālāk. Jauniešu kontakti, jā, tas ir, teiksim tā, varbūt, ja jūs zinat, vai skolotāji, kas palīdz, jā, kad ir kādi jaunieši, kas tur patiešām tā, viņiem deg acis, viņi vēlas tur pastāstīt un padalīties un piedalīties visur, kur, tad, jā, būtu ļoti jauki, es varbūt mēģināšu kaut kā arī pati apzināt tos cilvēkus, bet, iesaistīt viņus, jo mēs pēc tam arī uzrunājam tādus jauniešus atsevišķi, lūdzam viņus pašiem ierakstīt, varbūt kaut kādu video vai kaut kādu atgrieznisko saiti pēc pusfināla vai, piemēram, gatavoties finālam, ja viņš ir ticis tālāk. Un tie dzīvie jauniešu stāsti ir tas īstenībā, kas visvairāk arī, teiksim tā, uzrunā to pārējo mērķu auditoriju, tos pārējos jauniešus, jo Instagramam seko diezgan daudz jauniešu, viņi tiešām interesēs. Un īstenībā tas arī ir tas stāsts par to cilvēku, ne par to jaunieti, kas nāk, piemēram, no pamatskolas, un viņš atnāk tālāk uz piemēram, profesionālas izglītības iestādi, un pēc tam iet tālāk tur, vai studēt, jā, vai strādāt, bet,
tas stāsts, tas viņa posms, tas ceļš, ja, kā viņš to iziet, tas arī ir tas, kas tas cilvēciskais, ja, tā pievienotā vērtība, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Un, jā, vēl turpinot par sociālo tīklu, sociālo mēdīju komunikāciju tēmu, tur ir hashtag, arī ir ļoti svarīga lieta, ļoti forši būtu, ja jūs varētu atzīmēt kaut vai tikai Skills Latviju, bet, nu jā, Skills Latviju 2026 vai pusfināli, kādi no tiem, tāpēc, ka, nu, tas arī ir tas, kā cilvēku var atrast, vai, piemēram, tur meklējot kaut kādā tur, nezinu, tur meklētājā, tad var kaut kā, nu, saprast, ka tas viss saistīts ar mums ir. Un īstenībā pēdējais slaids no manis būtu par to, ka nu, jā, šis mūsu Skills Latvija dalība tajā kustībā un vispār tie konkursi tiek organizēti Eiropas sociālā fonda plus projekta ietvaros, un tāpēc nu, mums, kā projekta īstenotājiem, ir ļoti, ļoti svarīgi šo Eiropas Savienības vizuālo elementu ansambļa lietošanas noteikumu, vispār komunikācijas noteikumu, bet nu, tad jā, aicinām arī jūs iespēju robežās nu, par to informēt, lai nu, parādītu, ka nu, šī visa kustība, dalība, aktivitātes notiek ar šo līdzfinansējumu palīdzību. Un te ir arī saiti uz komunikācijas materiālu, bet noteikti, ja ir arī kaut kādi jūsu komentāri vai jautājumi, vai vajag noskaidrot, kā tur lietot vai kā izmantot, tad noteikti var sazināties ar mani. Te ir arī mani kontakti un arī sākumā. Un, jā, teiksim tā, es varbūt beigšu dalīties ar prezentāciju. Jā, teiksim tā, tas būtu tas, ko es gribēju pateikt. Un īstenībā, kolēģi, tie, kas ir šeit ar mums, kas varbūt arī iepriekš izmantot tos maketus, tāds jautājums jums, kā jums, vai bija ērti tajā Canvā izmantot nu, to saitu uz tiem materiāliem, vai vajag varbūt kaut ko palabot, pamainīt, vai varbūt kaut kas jauns, varbūt, jā, kas jūsuprāt, varbūt bija tas veiksmīgāks, varbūt to ir pa daudz to maketu, vai tieši otrādi pietrūkst kaut kā. Varbūt jūs varat sniegt kaut kādu atgrieznisko saiti, ja kādam ir jā, kaut kas sakāms, jo es redzu, ka tos izmanto, bet nu, jautājums, cik jums tas ir ērti darāms, un varbūt ir kaut kas, kas pietrūkst. Tā, viss darbos lieliski un ērti. Uzraksta dienu, paldies, tas priecē, tas ļoti labi. Jā, vai ir kaut kas, jā, kas, es nezinu, kas varbūt es nezinu, nestrādā vai trūkst, jo, jā, es saku, nu, sociāla mēdīja ar tiem, tie, kas strādā, zina, ka tur visu laiku kaut kas mainās formāti, mainās iestatījumi, un es ceru, ka šogad viss arī aizies gludi, bet, ja nē, nu, domāsim, veidus jūs noteikti varat rakstīt man, tad es sūtīšu kaut kādā citā veidā, varbūt piekļūst pie tiem maketiem vai kaut kā savādāk, un tad, nu, jā, lai es vienkārši varētu izmantot. Jā, varbūt, kolēģi, ir kaut kāds, vēl kāds komentārs vai jautājums. Kur var atrast pusfināla datumus? Jā, pusfināla datumi, tad tie vēl nekur nebija publicēti, bet jā, būs tā preses relīze, un es domāju, ka es rīt no rīta publicēšu via sociālos mēdījos, un arī tajā mapītē būs arī noteikti visi tie datumi un vizuāli pieejami. Tā kā, jā, noteikti, jā. Bet, nu, principā, pirmais mums sākas 13. janvārī, 13. janvāra 1. 26. februārī pēdējais, un tad mēs tā ļoti tā aktīva, nelīga kolēģijā ceļos arī pa visu Latviju arī, un es iespēju robežās arī kaut kur būšu, lai filmētu, varbūt kaut kur intervēt jauniešus, un jā, tāpēc, kad, nu, tieši tā, tie jaunieši, ja, kas piedalās, ir ļoti svarīgi, un arī mēs priecājamies patiešām, kad nu, jā, profesionāls izglītības iestādes lepojas ar to, ka viņi, piemēram, pie sevis organizē tos pusfinālus, ja, vai ka viņi palīdz kaut kā, un tas patiešām ir, paldies jums milzīgs par šo atbalstu un ieguldījumu mūsu tajos prasmju konkursos. Tā kā tā, jā. Varbūt vēl kādi jautājumi vai komentāri. Es paradu tad, kad nav. Jā. Labi, kolēģi, es droši vien tad jūs neska pusstundu, redz, mēs ļoti tā operatīvi un ātri līga. Tu gribi kaut ko varbūt pateikt, ja?
Es gribu pateikt, jā, paldies visiem tiem tehnikumiem, kuri mūs uzņem un kuri visā šajā iesaistās. Un arī, protams, visiem, kas savus audzēkņus ved uz konkursiem un jā, cīnās par labākajiem rezultātiem un gatavo un pedagogiem, jā, kas gatavo. Tā kā mēs visi darām labāku audzēkņu pedagogu. Nu, lai visiem labi, jā. Nu tā, tas tāds īsais komentārs un jā, reklamējam sevi un reklamējam Skills Latvijā, lai tas izskan pa Latviju un mums arī uz fināla pasākumu lielo, kas būs maijā, arī varam saaicināt pēc iespējas daudz interesantus un tas var būt foršs liels interesants pasākums visiem. Nu, tā, tas man tāds īsais komentārs šobrīd. Jā, paldies. Jā, es domāju, kolēģi, paldies jums, jo tad jūsu tā prezentācija būs nosūtīta, jums tur būs kontakta, e-pasta, telefons. Ja tiešām ir kaut kādi jautājumi vai kaut kāda neskaidrība tur kā lietot vai kaut kas cits noteikti, droši rakstiet lūdzu un visu atrisināsim. Un paldies jums patiešām liels par šodienas dalību un arī vispār par to, ka jūs komunicēt, publicēt. Man liekas, katru gadu tas notiek arī vairāk un lielāk, un tas patiešām ir ļoti, ļoti jauki. Tā kā paldies jums liels un lai jums skaistā atlikusie diena. Paldies jums. Paldies. Visu labu.